Runājot par to, kāpēc es personīgi esmu parakstījis līgumu ar tiesiskums.lv, teikšu vienkārši. Ja. Bija parlamentārās izmeklēšanas komisija, kuras tas vienkāršais slēdziens bija tāds, ka OIK schēma ir izmantota likumdošanā tie caurumi, apzinoties to, ka tas īsti taisnīgi nav. Es varbūt nocitēju neprecīzi, ja, bet tā doma ir saprotama. Tātad ir šīs spraugas likumā, un to zināja arī tie cilvēki, kas izpildīja šo schēmu. Un rezultātā tā kā sabiedrība arī saprata, ka viņi nedaudz tomēr krāpj un ir šīs iespējas kādā veidā, pieņemsim, strāvu nāk ārā vienā vietā pa vienu cenu, otrā galā nāk pat 5 reizes vai 10 reizes augstāk. Īsti godīgi tas nav. Man jāsaka, ka ir apsveicama šāda sabiedriska iniciatīva, ko ir uzņēmušies juristi, kurus es arī cienu, un kuri tomēr tiesiskā valstī pārstāv tiesisko pusi un ir šī tiesiskā paļāvība. Un tāpēc šis līgums no manas puses ir parakstīts, un ja mēs runājam par naudu, tur baigi kaut ko nopelnīs. Personīgi es savu daļu veltīšu šim tiesiskumam.lv aiz tā apsvērumu, ka ir jābūt mehānismam, kā sabiedrība var kontrolēt, lai tomēr labticīgi valsts pārvalde pildītu savus pienākumus. Un šo savu naudu, ja gadījumā tāda, tiks atgūta, es veltīšu šī tiesiskuma tālākai darbībai. Tāpēc arī parakstīju līgumu un uzskatu, ka šādai sistēmai ir jābūt visiem un visur. Tas, ka kāds jurists nopelnīs uz to naudu, tas ir pilnīgi normāli. Viņi iegulda savus līdzekļus, viņi iegulda savu laiku, un tas gal galā ir arī viņu darbs. Kopsavilkums ir pavisam vienkārši. Es atbalstu visu to sabiedrisko kontrolas mehānismu, kas veicina sabiedrības līdzekļu godprātīgu izlietošanu. Un šis gadījums varbūt būs tas pirmais precedents Latvijas vēsturē, kas to parādīs darbībā.